Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un es šodien gribu nedaudz pastāstīt vienkāršotā izpratnē par to, kas ir Chiari malformācija, par cik šī problēma šad un tad paceļās pieņemšanu laikā. Un tipiskākais stāsts ir tāds, ka atnāk pacients, sieviete vai vīrietis, un sūdzības viņam vai viņai ir par galvas sāpēm, un šim te pacientam ir uztaisīta magnētiskā rezonanse un ir atrastas Chiari malformācijas pazīmes. Un tad mums ir jāsaprot, kas tā Chiari malformācija tāda ir un vai viņa ir vai nav vainīga pie šī pacienta galvas sāpēm. Tātad ļoti vienkāršotā izpratnē Chiari malformācija ir situācija, kad galvaskausa mugurējā bedrē, tātad galvaskausa mugurējā daļā, tur, kur cilvēkam atrodas smadzenītes, mēs varētu tādā vienkāršotā izpratnē teikt, ka tur ir pa maz vietas. Tātad, tad, kad šajā galvaskausa mugurējā bedrē ir par maz vietas, tad šīs smadzenītes, kas tur ir, cenšas ielīst mugurkaula kanālā, kakla daļā, iespiesties caur lielo galvaskausa atveri mugurkaula kakla daļā, tāpēc, ka viņām nepietiek vietas iekšpusē galvaskausam. Un tajā brīdī, ja šīs smadzenītes, jeb smadzenīšu apakšējās daļas, ko sauc arī par smadzenīšu mandelītēm, iespiežās patiešām mugurkaula kanālā, kakla daļā, tad tas izraisa smadzeņu šķidrumu, jeb likvora cirkulācijas traucējums. Pa cik smadzeņu šķidrums, jeb likvors tiek ražots galvas smadzenēs, lielajos smadzeņu vēderiņos, un iztekot caur vēderiņu sistēmu tālāk apskalo visas smadzenes un nonāk arī mugurkaula kanālā, kur apskalo muguras smadzenes. Un pat cik šī Chiari malformācija izveido savā ziņā korķi, ka šis smadzeņu šķidrums vairs nevar nonākt no galvas mugurkaula kakla daļā, tad šie likvora cirkulācijas traucējumi ir arī iemesls šiem simptomiem, Chiari malformācijas simptomiem. Tātad Chiari malformācijas tipiskie simptomi ir galvas sāpes, galvaskausa pamatnē, mugurējā daļā, tātad pakausī un galvas reiboņi. Šis galvas sāpes tipiski pastiprinās pie kaut kādas fiziskas slodzes, pieņemsim, ceļot smagumus vai sasprindzinoties, vai arī klepojot vai šķaudot, šīs galvas sāpes tipiskā gadījumā pastiprinās. Bet jāsaka ir, ka Chiari malformācija, jeb radioloģiski, tātad bildēs redzama Chiari malformācija nevienmēr un ne tuvu dzīvē izraisa šos likvora cirkulācijas traucējumus. Tātad cilvēks var atnākt ar galvas sāpēm, uztaisot bildes, viņam ir Chiari malformācijas pazīmes, tātad ir pazīmes, ka smadzeņu mandelītes ir iespiedušās caur lielo galvaskausa atveri mugurkaula kanālā, bet tai pašā laikā šī pacienta galvassāpju cēlonis varētu būt arī kaut kāds cits. Tātad Chiari malformācija bildēs nevienmēr automātiski nozīmē, ka tā ir kaut kāda slimība, kura ir jāārstē. Chiari malformācija var būt arī pilnībā asimptomātiska. Tipiski Chiari malformācija sāk izpausties kaut kur pusmūžā, ja, ap 30-40 gadiem. Līdz ar to šis cilvēks ir nodzīvojis savu dzīvi līdz šim vecumam, līdz 30-40 gadiem, un Chiari malformācija viņam bija arī agrāk, bet izpaudesties viņa neizpaudās. Viņa var sākt izpausties, ja izpaužās vispār, tad tikai 30-40 gadu vecumā. Līdz ar to, tad, kad atnāk šāds cilvēks, viņam ir sūdzības par galvas sāpēm, un ir bildēs Chiari malformācijas pazīmes, tātad mans uzdevums ir sākumā mēģināt noskaidrot, kāda rakstura galvas sāpes šim pacientam ir, un vai tās varētu vai nevarētu atbilst Chiari malformācijai. Ja šīs galvas sāpes, kuras es jau aprakstīju, ir tipiskas, tad parasti ir nepieciešams vēl viens papildus izmeklējums, lai mēs būtu pilnībā pārliecināti, ka ir šī Chiari malformācija ir simptomātiska, jo, kā es jau minēju, galvas sāpes var būt cita iemesla dēļ, un Chiari malformācija, kas ir redzama bildēs, var būt īstenībā nemaz nevainīga, un mēs to saucam par asimptomātisku. Tātad, ja ir pacientam tipiskas galvas sāpes un ir bildēs Chiari malformācija, mums vajag saprast, vai patiešām šī Chiari malformācija rada smadzeņu šķidrumu cirkulācijas traucējumus, jo tas tā var būt un var arī nebūt. Līdz ar to tiek veikts magnētiskās rezonanses izmeklējums, ko sauc par likvora dinamiku. Tātad pēc būtības tiek veikts izmeklējums, lai saprastu, vai šis smadzeņu šķidrums cirkulē normāli
un vai spēja aiztecēt no galvas uz mugurkaulu vai nevar. Ja šajā likvora dinamikas izmeklējumā tiek konstatēts, ka patiešām smadzeņu šķidruma cirkulācijai ir traucēta, ja, tad ir pamats jau sākt domāt, ko nu tagad darīt. Un simptomātiskās Chiari malformācijas gadījumā, pat cik es jau sākumā aprakstīju, tad slimības būtība vienkāršotā izpratnē ir tāda, ka šajā te galvaskausa mugurējā bedrē ir par maz vietas, līdz ar to smadzenītes ir iespiedušās mugurkaula kakla daļā, un tas traucē likvora cirkulācijai. Tātad ārstēšana ir panākt pēc būtības pretējo. Ārstēšanas pamats, tā ir ķirurģiska operācija, kuras uzdevums ir pēc būtības paplašināt šo te galvaskausa atveri tādā veidā, lai šis te smadzeņu šķidrums tagad varētu brīvi cirkulēt. Līdz ar to es bieži vien cenšos pacientiem, kam tiešām stāv priekšā šāda operācija, viņus mierināt, ka īstenībā tā nav smadzeņu operācija. Mēs neoperējam smadzenes, patiesībā tā ir galvaskausa jeb kaula operācija un cietā smadzeņu apvalka operācija. Tātad īstenībā operācijas laikā pamatos ar smadzenēm nekādas darbības nav. Protams, jo cilvēki visbiežāk baidās tieši no smadzeņu operācijas, bet tad, ja viņiem pasaka, ka šī ir operācijas smadzenes īsti neskar, tad cilvēki to uztver parasti kaut kā vieglāk. Un tad nu jūs jau sapratāt. Ja ir Chiari malformācija, ja viņa ir simptomātiska un ja ir likvora cirkulācijas traucējumi, tad šādā gadījumā patiešām, lai cilvēki izārstētu un atpestītu no šīm te galvas sāpēm, ir nepieciešama operācija, kuras uzdevums ir paplašināt galvaskausa atveri un radot iespēju smadzeņu šķidruma brīvi cirkulēt. Šo te operāciju dabiski veids vispārējā narkozē. Tā ietver griezienu galvaskausa pamatnē mugurpusē, kas pāriet uz kakla daļu, tādā veidā, lai ārsts, ķirurgs var piekļūt šī te galvaskausa lielajai atverei un to paplašināt ķirurģiskā veidā. Kopumā operācija ir diezgan viegli panesama. Pacients jau var celties pēc operācijas jau dažas stundas vēlāk pēc operācijas. Mēdz būt, ka pēc šādas operācijas ir diezgan izteikti galvas reboņi dažas dienas, kas diezgan ātri pāriet, bet kopumā jāsaka, ka šī operācija ir diezgan viegli panesama. Ja? Pēc šādas operācijas nav nepieciešamības ilgstoši atrasties stacionārā, tā var būt 1 diena, varbūt 2 dienas pēc operācijas jāpaliek, atkarībā no tā, kā pacients jūtās. Un tajā brīdī, kad ārsts ir pārliecināts, ka brūce labi dzīst un pacients jūtas labi un ir visādi citādi stabils, tad šo te cilvēku var atlaist mājās, atkopties no šīs te operācijas jau mājas apstākļos. Tāpat kā lielākā daļā operāciju brūce sadzīst apmēram 2 nedēļu laikā, un principā pēc 2, 3, 4 nedēļām cilvēks jau var atgriezties savā normālajā dzīvē ar faktiski izārstētu šo te Chiari malformācijas radītām galvas sāpēm. Ja jums vai jūsu tuviniekam ir aizdoms par to, ka šī problēma varētu būt, protams, ir jākonsultējas ar speciālistu. Citādi lūdzu spiediet laiku šim video, parakstieties uz mūsu kanālu un tiekamies citos video.